Lai izdzēstu lielākos video iPhone telefonam, es tev piedāvāšu divus variantus. Viens ir foto aplikācija, atver vaļā fotos un izvēlies apakšā sadaļu albums. Iespējams, ja tu esi iekšā kādā albumā, pieņemsim kaut kur, tad varbūt tev augšā jānospiež podziņa iziet no albumiem. Un tajā brīdī, kad tu esi šeit sadaļā albums, tad patini mazliet uz leju, kamēr atradīs media types un izvēlēs videos. Un šeit ir visi tavi video, bet, diemžēl, te nav iespējas sasortēt viņus pēc lieluma. Un vienīgais, kā tu vari skatīties, ir pēc sekundžu vai minūšu skaita šajā video. Protams, ka jo vairāk sekundes, jo lielāks video. Piemēram, rekur 1 minūtes video. Ja gribētu zināt, cik viņš aizņem vietas, spied I burtiņu informācija. Un šeit tu vari redzēt, ka tas ir 1 minūtes video. Un šeit tu vari redzēt, cik viņš aizņem vietas. Tātad 1 minūte mums aizņem aptuveni 120 megabaitus. Tas nav ļoti daudz. Tev būtu jāņem vērā tie video, kas aizņem vairāk kā, teiksim, 500 megabaitus, jeb, teiksim, 3, 4, 5 plus minūtes. Tātad, lai izdzēstu, vai nu tu spiedi apakšā stūrīti delete video, vai arī, lai izdzēstu vairākus vienlaicīgi, tu spiedi augšā pogu select, un tad atzīmē, kurus video tu vēlies dzēst. Un tad delete. Ja? Bet otrs variants, es tev piedāvāju iziet laukā no šī, un uzinstalēt vienu programmiņu, kuras safiltrēs tavus video pēc lieluma. Tiešām tā, ja tev video ir ļoti daudz, tad tu ļoti ātri varēsi atrast tieši lielākos video. Un, lai to izdarītu, ver vaļā App Store veikalu un izvēlies search sadaļu un raksti aplikācijas nosaukumu File Browser Go. Meklēt. Un tā ir šī aplikācija, un ja mēs viņu atveram konkrētāk paskatīties, tad tu redzēsi, ka šī ir maksas aplikācija, bet viņa maksā mēnesī 99 centus, un viņai ir 3 dienu izmēģinājuma periods. Principā, ja tu paņem bezmaksas periodu, tad tu pa 3 dienām arī vari paspēt izdzēst lielākos video. Tātad, leju pielādējam šo aplikāciju, ver vaļā. Šeit tu redzi, cik ilgi tu vari lietot bez maksas, bet šo lodziņu ar zilo krustiņu var ciet. Ja tev parādās šie zilie ieteikumi, tu viņus vari izslēgt laukā un ver vaļā Photo Library. Šeit tev vajag atļaut pilnu piekļuvu, Allow Full Access, un pabrauc līdz pašai lejai, kur tu ieraudzīsi video mapīti. Ver vaļā šo mapīti un skaties, apakšā ir izvēle ar bultiņu, spied uz šīs izvēles, kas ir sortēšanas poga, un izvēlies Sort by Size. Šeit ieslēdz Photo Library RAW Slower, Close, un visi tavi video automātiski sasortējas pēc lieluma. Brauc līdz pašai lejai, kur tu redzēsi savus lielākos video. Visu, kas ir līdz 100 megabaitiem, vari neņemt vērā, tās ir līdz minūtes video parasti, 300, 400, 500 un uz augšu ir tie faili, kurus ir vērts izskatīt, un nevajadzīgos. Tos, ko tu tiešām zini, kas tev nav vajadzīgi, dzēs laukā. Pirmo reizi atverot failu, var atļaut piekļuvi Bluetooth vai citām ierīcēm, un tad, lai izdzēstu failu, izvēlies 3 punktiņus augšējā labajā stūrī un spied pogu delete. Un es ceru, pēc vairākiem padzēstiem lielajiem video arī tavs telefons kļūs krietni vieglāks.